Kуда идем из Petačkom большой секрет. Mēs kāpjam kalnā, mēs ejam uz pilsētas Aonang centru paši savām divām. Nu, un apakaļ nāksim 4 apsgan jau. Atpakaļ ripos. 100 punkti. Tā mēs pirmajā dienā arī tieši tāpat šitā sataisījāmies un gājām. Bet mēs aizgājām līdz līkumam, kuram mēs dabūjam moci. Tagad es moci atstāju. Nu, miera labad. Tā kā gaidāms ir ļoti spraigs vakars. Nu, šeku reku nekur tālu neesam aizgājuši. Izdomājam, ka vajag samainīt moci, skūteri, Honda Click pret bišķiņ savādāk moci, skūteri. Yamaha, vēl nezinu kā saucās, paskatījos, šausmīgi iepatikās, smuks mocis. Ko es gribu pateikt? Mums ir doma izbraukt nelielā road tripā, respektīvi, nu, varbūt uz vienu nakti, nu, īstenībā uz 2 pat vairs nesanāk, uz vienu nakti palikt kaut kur, braukt kaut kur, kur atsrādi, palikt kaut kur, pārnakšņot un atbraukt atpakaļ uz savu viesnīcu nākamā dienas vakarā. Un paņemsim bišķiņ savādāku skūteri šoreiz. Mēs visu laiku braukājam ar Honda Click 125 un te mums tajā pašā kompānijā, kur mēs paņēmām tagad šo Honda Click, ir smuka Yamaha, kur mēs īstenībā esam iekārojuši. Viņa pilnīgi, nu, forši jauna, smuks mocīts. Mums tagad vajag aiziet pēc depozīta naudas uz 7.11 vai 7.11. No tās tas updates ir. Tā kā līdz pilsētē vēl netiekam, vēl nokārtot vajag motociklu lietas. Viss sekumam boss iet pa priekšu. Jā. Saka, mocis ļoti labs ir. Tur jau tā lieta. Man jau zikā tas Honda Click patīkās. Priekš vienu cilvēku ļoti labi, bet aizmugurē, zin kā, tā ir kā ir. Ja tu sēdz vēl, es tā kā braucu, man sēž soma aizmugurē vēl, un tad āja. Bet tā ir kā ir. Kā cepamočiem ir. Šīs vispār izvērst. Vai, prāts. Jēzus Marija, kas tas tāds ir? Un tas ir milzīgs. Nē, es domāju, īstenībā tā Yamaha arī ļoti labi būs mums. Viņš neizskatās pārāk pēc moča, bet bišķiņ lielāks. Tā kā Maxi skūters. Tu nāk līdz pašam centram? Es nezinu, kur tas 7-Eleven. Iedomājies, pēkšņi tā kā vajag to 7-Eleven, tad viņš nav. Mums vajag vienu bankomātu, noņem bišķiņ cash. Milicija. Nu, viss motocikla lietas ir atrisināts. Šausmīgi īstenībā viegli nāca mums pretī. Es vēl nenodevu tā kā veco moci, varēju paņemt jauno moci un adru moci. Nu, tagad jau var īstenībā teikt, ka moci. Pēc tam parādīšu, kādu mēs īstenībā esam dabūjuši mūsu īpašumā. Aizdzienu uz viesnīcu, atzinu veco skūteri atpakaļ, jo depozīts bija atdots. Degvielu atgriez bišķi tā kā pat mazāk nekā tur bija. Viņš saka, neuztraucies veco zenu, viss būs kārtībā. No, un tagad beidzot reku mēs izējām ielās. Beidzot pirmais vakars, ka vēl saulīti bišķiņ debesīs, un mēs esam pilsētā aizgājuši tā kā cilvēki. Sarāk mēs visu laiku tā kā necilvēki izgājām, tā kā bija tā kā tumsoņi, pa tums. Un varam bišķiņ parādīt, kā izskatās Aonang vakarā. Svētdienas gan vakarā. Varbūt tas kaut ko, nu, mainīs, varbūt tā visā, kas te notiekās, jo vakar un aizvakar bija baigais tusiņš te, bet mēs tikai aizbraucām īstenībā uz tirgu. Bet šodien mēs esam paidām garšīgi. Šodien arī tā doma ir, jo šodien mēs vēl neko vispār neesam ēduši. Ja godīgi. Saula riet, bet... Saldējumi vienīgās. Nu, daļai, jā, suliņu, saldējumi un tā kaut ko. Pēc šovakar gan mēs paņemsim kaut kādas ēdienas. Kaut ko parādīsim. Kas pa cik te ir turistiskajā Aonang pilsētā. Šās te tiltiņš, mēs te katru vakaru braucām. Kā tur katru vakaru? 2 vakarus braukām garām. Un smuki viņš tāds izgaismots, viņš tās gaismiņas spīd. Vienmēr smuki izskatās, kad ar skūterīt brauc garām. Šeit jau smukāk pakrāt, ka satams, ka šīs lampiņas iedegās. Nu, 100 punktu, tur jau tā lieta. Tad mēs īstenībā, mums bija plāns aiziet līdz tam tiltiņam, labi, viņš neizskatās tik labi kā vakarā. Un aiziesim uz to vietu, kur motociklu un mašīnas nebraukā. Parādīšu jums upi. Airiku pild manējais draugs, jēziņ. Traispeldē manējais, redzēji? Štruncevis tiltiņ. Tiltiņš tās te vakarā varbūt labāk gaismiņos jāparāda. Bet tagad iesim atpakaļ uz otru pusi, tur, kur ir
kur moči nebrauc, kur mašīnas nebrauc, kur tikai cilvēks staigā. Tā kā Jūrmalā, tā kā Jomas iela tāda, gar jūru te ir kaut kur. Uz otru pusi jāiet tur. Nu, naisiņš. Vakar dzīve jau sākās, cilvēki jau pie galdiem sēž. Mēs kurksošiem vēderiem kaut kur atkal nesamies. Tur jau lieta. Teki. Nekas. Jo, zikā, Apsēdīsimies. jo vairāk izgaidīs, jo lielāks būs kaifs to breksēst vakarā. Es tā kā pārsvīst, tā kā velnstēji. Es, ja godīgi, dāmas un kungi, nevarat iedomāt, cik es priecīgs par to mopedu. Mopedu, kur es vairs drīkst laikam nesaukt par mopedu, tas priekš manis kaut kas pilnīgi cits levels. Rītīgi izbrauc no tās vietas, kur es viņu izīrēju līdz viesnīcai, tur pāris 100 metrus. Un pilnīgi vienkārši cits pavisam, tā braukšana. Yamaha NMAX, kas tas ir. Es nezinu, man liekas, ka rītīgi cool. Ai pasēdē aizmugurē teica, ka rītīgi cool. Te redzēs. Un viss tā elektronšina, kas tur priekšā bija, tas bija čau. Tā kā, lūdzu, mani mīļie motodraugi, ņemiet man apakaļ klubiņā ar Yamaha NMAX šoreiz. Mēs tuvojamies jūrai. Vietai, uz kuru mēs jau 3. vakaru gribam pa gaismu tikt, bet par cik mums tik saspringts grafiks ir, ka nekādīgi nesanāk. Tad šodien beidzot izskatās, mēs pa gaismu tiksim līdz Aunangas jūrcei. Nopirkt apakšbiks visādās krāsās un visādos griezumos un šķēlumos. Un, ja godīgi, šitās lietas točini ja tu brauc ceļojumā, neņem līdzi, viņas nevelc sev. Kur ieskrīt tādā veikalā un nopērc sev šeit uz vietas, un te nav jāstiep līdzi nekas. Vai ne? Un te ir bišķiņ lētāk nekā, piemēram, Lielbritānijā. Varbūt noteikti lētāk nekā Latvijā, piemēram. Lūk, dāmas un kungi, pašiem neticot, saulīt vēl nav norietējis. Un atkal reklamē jaunās boks cīņas. Uz tā mēs vakar neaizgājām, nezinu, kā tā jaunās atkal notiks, varbūt nākamnedēļ. Varbūt katru dienu viņi te kaujās īstenībā. Bet Thai-boks šeit ir nenormāli populārs. Lūk, paiesim tagad pa vietu, vēl neesam tur aizgājuši īstenībā. Kā es jau arī teicu, uz vietu, kur mašīnas nebrauc, kur staigā tikai cilvēki un necilvēki. Aunangi ir iekārtot šādi. Ir neliela šaura pludmale. Cilvēki ir jūrā iekāpuši līdz celim vismaz. Skatos arī kāds peldās. Saulīte riet īstenībā, var redzēt saulrietu. Un šeit ir garas ielas ar visu šo naktdzīvi, vakardzīvi, visādi krodziņi, veikaliņi, viss kaut kas, kas tev ienāk prātā. Viss kaut ko tu vari šeit pabaudīt un papirkties, un respektīvi galu un malas šādai ielai te nav. Laiks ir vakar kokteļiem. Šādi kokteļi piedāvāti. Firma piedāvā pa sotaciņu, paņemt sotaciņu. Ļoti labs piedāvājums firmai. Ļoti skaisti. Jebkurš kokteils 100 pār. Parādi, vai meistars pieprot kaut ko no... Jā, meistars pieprot arī no tekilām kaut ko. No reciklām. Te īstenībā pagāja garām. Tur bija vienā vietā meksikāņu tematika. Šeit ir tekila arī. Redz kā. Taizemē. Tu vidās dabūsim Meksikas vibe. Lūk, dāmas un kungi. Uz saulēktiem mēs esam bišķiņ tagad pa slinki jau palikuši. Nav jau tā īstenībā. Mēs praktiski saulēktos īstenībā ceļamies vēl pa putnu dziesmām, kamēr saulīt nav uzlaikos. Tad mēs mazgājam sejas un vienmēr lecam uz mopedu un braucam tā, lai zilējās. Bet uz saulrietiem, kur izrādās, ka šeit arī var paskatīties saulrietu. Un ar šitādiem te kokteļiem aizmugurē ir lielais slavenais Marlins zivs statuja, vai ne? Aunangas centrā ir šī ir tā kā sirds. Tā kā laimes pulkstenis, vai ne? Ja tu esi Taizemē, vai tu esi taizemietis, un te šajā pilsētā, tu saki, satiekamies pie Marlina. Vai ne?
Ot, mēs te arī satikāmies ar Ai tagad. Mums ir pa kokteilim, man ir tekila Sunrise, Ai ir daikiri. Nepareizi. Es neesmu profesionāls tādās lietās, tā kā sorry, man tu nevar vainot, bet saulīt lēnām iet lejā. Un mēs esam laiks pareizā laikā atnākuši. Pareizā laikā un pareizā vietā. Cheers! Cheers, Tiņš! Cheers! Wow, kā tā saulīt, cik viņa apaļo! Kas to varēja domāt, ka šī pilsēta ir tik maģiska, kur skatīties saulriet. Visa pilsēta savākusies krastmalā. Un šāds te fenomenāls skats mums te. Nu, patiešām fenomenāls. Un iedomājies, saulīte noriet, aiziet zem kalna, aiz kalna. Johaidi nevar parunāt vairāk. Un katru rītu mēs viņu atkal gaidām. Beidzot esam atnākuši uz to ielu, pa ko gribēju teikt transportu nebrauc, bet transportu tāpat te brauc. Bet nu ieliņa ir šausmīgi glamūra. Jūras krastā, gar pašu jūru, bruģēt ieliņu ar restorāniem, palmām un pludmalu otrā pusītē. Steiks 390, bistec 390. Oh, look at this. Tas arī included. Nu, tas ir kursors. Viņš Hello. Nu beidzi. Kas tas pa cilvēku? Šāds te vietas, bļāņas, katra vieta, viena pa otru smukāks. Un cenas, teiksim tā, nu, nav lētas, vai ne? Bet, nu, galīgi nav dārgas. Zini, kā īstenībā ir? Man liekas, ka šī Aonangas pilsēta, turistiskā daļa, no tām visām vietām, turistiskajām vietām, kur mēs esam bijuši, Patongā, Phuket salā, Samui, Phangan, ir perfektāk izvietota tāda iela ar restorāniem, ar jūru, kādā mēs esam bijuši. Teikšu godīgi. Neteikšu, ka, teiksim, te ir viskaistākā jūra, jo, piemēram, salās, kur mēs bijām, jūra bija nedaudz tā kā skaistāka. Ja? Bet priekš vakara, priekš šāda te vakara feelinga, man liekas, šo vietu nekas baigi daudz nevarēs pārsist. Pat ne Patonga. Te ir arī naktdzīve. Un meiteņu puikas arī tur piedāvā sevi. Tā kā viss šeit ir. Viss šeit savās vietās. Un šeit, piemēram, mēs gājām pa to ieliņu un iegājām tā kā tādā rezortā, kur baseini ir, mūzika skan, bet vienkārši gāja tā iela. Viņa pēkšņi nebeidzās, vienkārši iegāja caur vārtiem. Tā kā atsevišķā rezortā. Un te rakstīts ir no drone zone, un tur nav tas zone, un visu, neko šeit nevar. Un tur ir tāda atturībnieku zona, karoči. Nu viss, un paskaties, izēj ārā atkal, uz ielas, šķērsielu, pilns restorāniem, visi smuki izgaismos, tā kā jaunajā gadā. Varbūt pat vēl smukāk. Nu viss, mēs paiesim līdz galam, paskatīsimies, cik tālu vispār pa šeit var aiziet. Mēs esam atnākuši līdz pašam galam, tā kā. Tu atnāks, mērkaķis, mātiems, visu. Reiz pareizi tu sāc runāt, tāpēc, ka tālāk ir mērkaķu takas, vai ne? Par viņām, protams, mēs tagad neiesim, bet būsim vismaz priekš sevis un izgājuši šo ielu līdz galam, beidzot. Un secinājām, ka ir Gaisma jau tur spīd. ļoti skaisti. Jā, tur tālāk redzi, mežā aiziet takas, izgaismots un cilvēks staigā tur. Man fiziski negribās kāpt kalnā pašlaik. Jā. Tā īstenībā ir lielākā problēma, kas man tagad ir. Pēc šausmīgās kāpšanas šodien toši negribās.
Bet baigi smoki romantiski tur aiziet. Es ar kameru, ar GoPro es neko nevaru parādīt jums. Bet tur aiziet riktīgi trepīts tāds iekšā mežā. Un varbūt Aija ar savu maģisko iPhone viņi varēs kaut ko parādīt. Šāds te takas. Tur aiziet augšā klintī. Un cik es saprotu, tās takas aiziet lejā otrā pusē. Es nezinu, vai viņas aiziet īsti uz Railay Beach vai uz vienu citu pludmali, bet kaut kur tur tālēs. Šādā veidā īstenībā beidzās šī iela. Pēdējais kafūzes aizmugurē, tur spēlē ģitārists. Un jā, nu viss. Izgājuši būsim, tagad jāiet beidzot brokastīs, tāpēc, ka mēs joprojām neko neesam ēduši. Šeit mums tāds izpeldēja priekšā, bet iedomājies, ja tu ej garām, bišķiņ iedzērs, un ej tu šito visu izlas tagad, kas ir kas. Vai ne? Es nedomāju, ka daudz te baigi apstājas un pievērš uzmanību savam organismam un ķermenim, bet tur ļoti daudz, kas sarakstīts ir. Tā kā varat uzlikt uz pauzi, un ja jums ir brīva stundiņa, pastudēt. Bet, ja jūs esat aizemē, tad masāža, kas noņems visu kā roku, maksā 900 batus un ilgst stundu un 30 minūtes. Tev šitā tā kā gaudīs. tu izvēlēs vai nu 9 kokteļus, vai nu vienu masāžu. Šādi tā aizemē notiekās. Ko tu gribi? Tagad te ir vēl jāpaskatās. Cik te vēl ir? Nu, tas vēl viens. Redzi, te visām vēl ir. Un ja tu gribi īstenībā normāli, realistisks sejas masāžu, piemēram, atceries kā bija kādreiz. Sejas masāžu te pat 200 batiem piedāvā, 20 minūtes, ļoti mīlīgs cenas. Man patīk šitas jau back neck shoulder massage. Pareil, un taille massage 220. Un iedomājies, tu esi aizem ceļojumu, jau praktiski visi izdzīvojuši. 1 stundu un 300. Un tu 1 stundu nevari atvēlēt un 300 batus. Nu, bet tur jau tā lieta. Nu, un kas tas par cilvēku pēc tā viss? Un tad man vēl gribētu šitām smakas, bet mazāks man teica, ka es varēšu, bet... Nu, tu jau varēsi, bet mums jau nekad nav laika. Tāpat kā man nekad nav laika pamakšķerēt. Tāpēc mums jāizvēlās. Vai nu es dzernu sev uz listu. Viņš skatās kaut ko YouTube. Arī varbūt mūsu kanālu. Viņš skatās, tu lovely people. Zilais puikām, rozā meitenītēm. Joprojām mēģinām izvēlēties, kas te notiek ar tiem ēdieniem. Man ļoti gribās indiešu virtuvi, bet es tik švakstēsim tajos nosaukumos. Un man tas gluten, ņipraņi caimasts visu laiku čakarē prāt, ka es pat nezinu, ko es varu, ko es nevaru. Ai. Man tik forši te gribētos kaut ko paņemt tādu riktīgi tādu kreptīgu kaut ko, bet es jau visu nevaru. Es zinu, ka es varu rīsu un vistu. Vai tiešām būs jāņem rīsi ar vistu? Jā. Un jā, dzirdat laivas? Tur tālumā laivas. Rīktīgi blieža to laivu pa tumsu. Tik skaļi. Iedomājies, ka tāds 10 laivas brauc. Šiten ir kaut kādi 10 dažādi alkoholi, tāpēc es visiem teikšu arrivederci. Labi, muļķības runāju. Mums ir jāpasūta īstenībā ēdiens, un tad vēl pafilmēsim kaut ko, pastāstīsim, kā mums lietās. Mūs atnes karaliskā rasola ūdeni. Bet, zikā, joks pie malas, riktīgi feina vieta. Mums te nedaudz pieskaramies indiešu kultūrai tagad. Indiešu ēdieniem naan bread un pasūtījām tandūrī vistu. Un tā pārmaiņas pēc, lai tā aizemiešu draugi neapvainojas. Vienkārši tā, lai varbūt tā kā iesildamies varbūt jaunam ceļojumam, tā kā, Nu, tur jau tā lieta, jo nekad neko nevar zināt. Tu jau nekad neko nevar zināt, kur mūsu ceļi aizvedīs. Varbūt nākošais ceļojums mums ir Indijas virzienā. Gan jau kā arī ir, bet par to vēl zinātnieki klusē. Mums jāsagaida vēl nākamais ēdiens ir. Un man vispār jāsagaida vēl pirmais ēdiens. Tu man te esi iedevis pagaršot savu mērci, bet ēdienu es vēl neesmu pagaršojis. Tagad mums ir jau bišķiņ vairāk pieskaramies indiešu virtuvē. Te ir tandūri vista, un šeit ir
džīra sēklām. Tāds kā mēs īstenībā mājās taisam rīsus. Rīsi ar džīra seeds. Indiešu. Jā. Thank you. Indiešu virtuvē, bet taizemes ēdiens. Tā kā, un Aicīts man ļoti liels eksperts uz tām lietām ir. Varu redzēt, ka porcija uzreiz ir mazāka, protams. Kaut kas ir apēdis. Cena ir, protams, drusku lielāka nekā mēs bijām vakardien, kur mēs ēdām. Garšo labi. Šeit viņš ir mazliet vairāk spicy nekā vakardien bija. Bet garšo ļoti labi. Jā. Nu, super, man prieks par tev. Šitas ir tandūrī. Tandūrī vismā ļoti patīk tandūrī. Visu, ko es varu pateikt šovakar. Viss, dāmas un kungi. Iesim mājās. Un rītā mēs sākam kaut ko interesantu, ko mēs iegodīgi šajā ceļojumā plānojam un domājam darīt. Varbūt uz vairākām dienām. Bet iespējams, ka tikai uz vienu nakti. Tas ir uz 2 dienām. Mēs dosimies ar jums kopā road tripā un brauksim lielos kilometrus.